Cilvēki brīvi meklē visur, kur viņi grib. Visur, un vēlams viņiem ļauj meklēt. Viņš meklē vienā vietā, tad viņam liekas, ka viņš vīlies, viņš pameklē vēl kaut kur. Ir ļoti daudz dažādus kursus, sevis attīstīšanas iespēju, lietu, reliģijas, kas tiek piedāvāts brīvi, bez pretestības. Un cilvēks par tām visām iet, viņam liekas, ka viņš meklē, bet Bībele saka, nav neviena taisna. Nav neviena. Visi kopā ir kļuvuši nelietīgi, novirzījušies. Ja? Bībele saka, nav neviena, kas meklē. Un Kristus mūs meklē. Un tā cilvēka meklēšana ir tāds sevis vairāk tāds sevis piepildīšana, jo ir šī vieta Dievam un tā doma, kur. Bet tikko kā cilvēks sāk meklēt Kristu, viņš saskarsies ar pretestību. Jā. Saskarsies pat ar dēmoniskām lietām, ja, kas būs. Un ir šī pretestība, un Vēlns pa visu varu cenšas, lai cilvēks nemeklē šajā virzienā. Visur citur meklē, dari. It kā tu meklē, bet tas ir, piedodiet, kā vandīties pa miskasti cerībā, ka tu atradīsi, nezinu, lielu dimantu. Ja? Un tad pašā laikā, ja tu ies virzienā, kur ir šis dārgums, Kristus, tad būs pretestība. Vienmēr.